Esi mošs, veselīgs un pozitīvs kopā ar Latvijas Rādio 2 Rīta Rosmi. Un tā, ja mēs esam piecēlušies kājās, nekāds brīvi, un mēs arī komentējam arī visu līdzi, vai ne? Tā, mēs tagad stāvam, ja? Jā, un tā tad pirmais, ko man visvairāk patīk darīt, kad es pamostos no rīta, ir es izēju ārā. Jā. Man patīk sajust to rīta vēsumu, un tātad es izēju, pirmais, un ko es izdaru, ir es paceļu rokas taisni augšā virs galvas. Caur sāniem mēs ceļam uz augšu. Paceļam rokas augšā, tā kā iztaipās visu mugura, viss vēders. Jā, nožāvājamies. Pastaipamies uz atpakaļ, paliecamies uz sāniem. Uz vieniem sāniem, uz otriem sāniem. Uz vieniem sāniem, uz otriem sāniem. Izstieptām rokām augšā, rokas augšā kopā vai vismaz tuvu viena otrai. Jāceras kopā, jā. Galvenais, lai tiešām jūt, ka tu tā izstiepies. Jā, lai patīkam tie sāni, iztaipās viss prese, mugura. Jā, foršs, labi. Un tu biji 6 no rīta, kad mēs tā atnācām. Jā, tātad nākamais, ko es daru, jau ir tā kā bišķiņa advancētāk, varbūt var pakomentēt no malas, jā? Es te parādīšu. Tagad būs kaut kāda pumpēšanās. Jā, bet tā mierīgāk. Tu tagad izstāsti, ko tu darīsi. Tātad tā būs tā kā tāda pumpēšanās variācija, bet kas nav tik daudz varbūt uz spēku, bet tas būs tā mierīgāk, kas palīdz. Jā, uz grīdas, kas palīdz iztaipīt muguru, visu patīkam, visu ķermeni. Tu vari arī to mikrofonu tagad uz leju paņemt, arī bišķiņ pats arī vēl līdz zemē. Jā, paskatīties, kā tas notiek, bet mēs izstāstīsim, ko tu dari. Mēs arī to darīšu to pašu. Nē, es stāstīšu, citādi nebūs neviena, kas stāsta. Nu labi, tas nozīmē uz grīdas. Tātad pirmais ir nostājas balstā guļus, bet ne kā regulāri, bet paceļot dibenu daudz augstāk. To nemaz parasti nedrīkst darīt. Tātad šādi. Jā, labi, tas nozīmē, ka dibens uz augšu, rokas pret zemi, kājas pret zemi. Tā kā tāda trīsstūrī, tad dibens augšā, kājas taisni. Un rokas pie zemes. Labi, Daniela, kas nākamais? Kājas ir uz pirkstgaliem, jā? Kājas ir uz pirkstgaliem viņam, jā, viņš ir gandrīz pie sienas. Nu, bet no šī trīsstūrīša tagad notiek pumpēšanās, tā kā notiek, bet dibena daļa paliek uz augšu. Lūdzu, te mums ir pumpētāji pa pilnam, es komentēju. Ja vajag, baigi saka, es palīdzēšu tev piecelties. Un tad ir izstaipīšanās apakaļ uz augšu. Tas nozīmē, ka tu spēlē savu veidu kaķi. Vingrinājumu sākumā dibens ir augšā, pēc tam tu pieliecies, dibens aiziet uz leju. Uz rokām, tur nedrīkstēja nekur atbalst. Nu, jā, bet visa šī darbība ir tikai uz rokām, un tā ir tāpat izstaipīšanās tikai horizontālā virzienā, tā es to teiktu, baigi, kā tev sanāca. Nu, tu jau vērtēji no malas. Es nebiju tiesnesis, es skatījos un stāstīju, ko dara Daniels. Bet tā sajūta noteikti ir laba šitā izstaipīties. Jā, sajūta ir ļoti laba. Jā, kājas arī. Man gan vairāk vēders, mugura, pleci. Es aizmirsu, ka tur jāievelk viss vēders, jāievelk un dibens, jāievelk viss. Jā, nu labi, tagad otrais vingrinājums nospēlēt kaķi. Šitā katru rītu, tu tagad to rīt rosmi. Jā. Tas neprasa daudz laika. Tas ir jādara. Šito es uztaisu kādas 5 reizes, varbūt pieceļos, atpūšos, pavingrinot bišķiņu vēl 5 reizes. Tā. Kas man palīdz vēl izvingrināt visu ķermeni, ir parastie roku vēzēšanas vingrinājumi, kas izskatās šādi, ka mēs rokas pleca augstumā. Uz sāniem. Jā, uz sāniem. Izstieptiem pirkstiem uz sāniem, taisnas. Jā, un tad tā kā apļoida kustība ar rokām. Citiem vārdiem kāju spēlējam. Uz aizmuguri mēs vispirms uz aizmuguri, tā kā riktīgi ar visām lāpstiņām, visiem pleciem. Tā. Tad uz priekšu apļoida kustība tieši tā pati. Šitā var tik labi redzēt, kāda Danielam ir musīša. Jā, 4 gadu vingrošanas dara savu. Te var droši vien, ka just, kad arī pleci saslēdzas, bišķiņas sāp tie muskuļi. Jo es, piemēram, sajūtu tagad, tad mēs nolaižam rokas lejā un kā ceļam viņas uz augšu un vēzējam. Vienkārši tagad ar lielāku citiem vārdiem plašāks vēziens rokām. Plašāks vēziens, jā. Airējot, tā kā peldot, jā. Uz aizmuguri vispirms tā vienkārši taisnas. Jā. Taisnas rokas uz pilnīgi aizmuguri. Rokas atslābinās, lai ir brīvs ķermenis, viss. Uz otru pusi arī? Jā, un tieši pats uz otru pusi. Es ceru, ka es neapgāzīšu kādu mikrofonu. Nē, nekas netiks apgāzt, mēs ļoti glīti airējam. Jā, labi. Jā, principā, tas ir viss. Šitā var arī sasildīties labi, ja ir augsts. Un ar šādu iesildīšanos tad tu esi gatavs kaut kādiem nopietnākiem migrinājumiem. Vai vēl kaut kas ir? Ar šādu gan nepietiek, kad es pirms treniņiem, nopietniem trikiem, izpildīšanas trikiem, tad es pastaipu locītavas, pastaipu visas saites. Rokām. Jā, rokas. Jo pārsvarā jau dominē rokas vairs vairāk.
Nu, jā, bet nesien kaut kāds ap rokām kaut ko tur viss saites vai kaut ko tādu, lai nesastītu. Pārsvarā nē, es lieku ap tieši, kur ir plaukslocīta, es lieku tā kā angliski saucās Apsēs. wristbands. Nu, apsēs, jā. Kā saucās? Wristbands. Jā. Tā kā Plauksts apsēs, apsēs, jā. Tas man palīdz viņus tā kā saturēt vietā, un tad komfortablāk sajūta ir. Nu, super, vai kā triku parādīs arī? Mēs jau gan nofočējām, vai es tik daudz iesildījies, lai kaut ko varētu parādīt? Jā, arī? man jau. Kas ir tas, ko tu vari tagad parādīt, kas ir tāds, ar ko tu esi, nu, es nezinu, slavens vai ar ko tu varētu cerēt? Nu, mums jau pasaules nav tie kausā? stieņi. Nē, stieņu nav, bet te ir tas, kas ir. Protams, arī bez stieņiem, bez Jā. līdztekām iztikt. Uz zemes arī ir šis tas. Nu, uztaisīs kaut ko. Es mēģināšu, nē, es laikam nemēģināšu. Ja, ka redzējāt, iepriekš es biju balstā guļus ar kājām pie zemes. Jā. To pašu var darīt ar kājām ne pie zemes. Aha. Citiem vārdiem, tu esi gatavs noturēt ķermeni virs zemes tikai uz rokām. Ja? Jā, horizontālā pozīcijā. Labi, aiziet. Mums ir kameras uz tevi. Un tas nozīmē, ka Daniels ieņem to pašu pozīciju. Rokas kājas pie zemes, dibens augšā, un tagad kājas paceļās augšā. Un viņš tik tiešām. Super. Tas nozīmē, ka ļoti labi. Super. Nozīmē, ka ķermenis horizontāli uz rokām balstoties paralēli grīdai vienā mierā stāv. Tu neizties diezko pieprasīt. Nē, absolūti neizskatīt. Nē, es jau esmu pieklīpējis šo triku tā kā. Atšķirībā no tevis, kad mums bija biceps un triceps šeit studijā, tad, kad viņiem ātri iestājās aizdos, kad viņi Nu, jā. Labi, Šis izskatījās efektīvi. Paldies, Daniel. Un lai tev veicās sacensībās, mēs turam Paldies. mīkšķi par Paldies. tevi. Jā.